Apskatot grupas, cilvēku grupas dokumenti, kas tapa Valfrīda Puķis, padīvīgā kalpa Edvīna Puķis, mana dēla Vido Puķis un Johana... Atvar, vai tu esi daudz gan iemaksājis, man atpakaļ jābrīdina. Nu, jau ir 2 brīdinājumi, patreiz vēl nav jāmaksā. Tā. Jūtos vainīgs, bet es gribu labot savu. Vairāk nemaksā, labi, jāsim Edvīnam pabeigt. Un Johan Danos. To, ka mēs esam vergi, vai aitas noskaidrojām, bet ja ir vergi, tad jābūt arī vergturiem. Man patika, kad apzīmēja, ka tie noteikti nav pēc tautības noteikti, bet tie ir tie, kas mūs cēr. Jo 14 nodokļos apmēram mēs maksājam aptuveni 84% no radītās vērtības. Pie tāda sirpšanas neviena ekonomika neizturēs. Tāpēc būšu īsi. Tapa šī harta 13, tapa 13. datumā šajā mēnesī. Igauņiem gadu atpakaļ tapa harta 12, šī būs harta 13. Latvijas nācija briesmās, harta 13. Latvijas valsts vara ir pazaudējusi atgriezenisko saiti ar sabiedrību, kura nepieciešama, lai tauta ticētu, ka vara pārstāv tautu. Varai Latvijā vairs nav nepieciešamības rēķināties ar sabiedrību. Valda uzskats, ka mērķis attaisno jebkurus līdzekļus. Varas nesēji ņirgājās par demokrātiskiem principiem. Vara ir viegli pērkama. Varas vārdā tiek melīts. Šodienas politiskā elite ir līdzīga huntai, bet bez tai raksturīgās skaidras ideoloģijas un mērķtiecības. Nepārtraukta posteņu un labumu tirgošana. Parteiskums kļuvis par pretstatu sabiedrībai. Uzticību zaudējušās politiskās grupas, partijas, noārda visu Latvijas politisko un saimniecisko sistēmu. Atvērtas sabiedrības pamatiesības ir pienākums sniegt sabiedrībai atskaiti par paveikto un ne tikai politiski, bet gan likumīgi un atbildēt par radītajiem zaudējumiem. Varas atbildība atbilst demokrātiskas un tiesiskas varas normai, no kuras mums pat pēdas ir zudušas. Aizvien vairāk Latvijas cilvēki nespēja saredzēt varā nec savas politiskās gribas, nec ētikas nesējus. Tauta ir pacietīga un vara to ļaunprātīgi izmantot. Krīze padziļinās ar katru 100 emigrējušo. Saglabājot ierēdņu skaitu, palielinās izmaksu sloks, pieaug nodokļi un palielinās emigrācija. Nav jautājums, vai gaidāms valsts sabrukums, bet tikai kad. Ir tas brīdis, kad var un vajag atjaunot referendumu slieksni un vēlēšanu likumu. Sistēma, kura nepieļāva partiju vai citu grupējumu priekšrocības, jebkuras personas priekšā. Tā turpinot meli, krāpšana un izlikšanās var kļūt par normu ne tikai varas nesējiem, iestādēm, bet arī visai sabiedrībai. Šodienas varas un politiskā krīze atbalsojās arī visās kultūras izpausmēs, un tas jau ir draudz nācijas pastāvēšanai. Ir nepieciešams jauns sociāls līgums. Ne valsts prezidents, ne parlaments, ne valdība nav izrādījuši gatavību mainīt izkurmējušo sistēmu. Tāpēc pilsoniskai sabiedrībai, savas gribas īstenošanai un izteikšanai jāizveido alternatīva institūcija, kurā dominētu pilsoniskā sabiedrības kompetenti pārstāvi. Ir nepieciešams, lai Latvijas politiskā sistēma tiktu atbalstība atvērtība un pilsoniskā sabiedrības reāla ietekme uz politiku. Un pilsoņiem jābūt plašākām iespējām izteikt savu politisko gribu ne tikai kārtējās vēlēšanās, ir jāizveido vienkāršota tautas iniciatīvas īstenošanas sistēmu likumu ierosināšanai.
Tagad ir tas brīdis, kad var un vajag atjaunot referendumu slieksni un vēlēšanu likumu. Mēs ierosinām. Jāatjauno tās niecīgās demokrātijas atliekas, kuras vēl bija tautas nobalsošanā, ar ierosināšanas slieksni 10 000 parakstu. Vēlētām jābūt iespējām ievēlēt sev tīkumus deputātus, neatkarīgi no tā atrašanās vienā vai otrā listē, kā tas jau bija Latvijas brīvvalsts vēlēšanu likumā. Saimā pārstāvētās organizācijas nedrīkst monopolizēt ceļu uz varu un jāvienkāršo partijas veidošanas kārtība un brīva bezparteisko pavalstnieka iekļūšanu parlamentā. Mēs aicinām visus Latvijas cilvēkus, kurus piekrīt šim principiem, pievienoties šai hartai. Valfrīds Puķe, Edvīns Puķe, Gvido Puķe un Johans Dārs. Paldies! Paldies par iekļaušanos! Ja vēlies kādu aicinājumu